Esi sveicināts mūsu internetu jaunais klients, jaunais interneta draugs. Tā nav nejaušība, ka tu esi atradis šo lapu, jo šajā lapā tu uzzināsi un iegūsi atbildi uz jautājumu, kas ir SWOP. Varbūt tu šo vārdu dzirdi pirmoreiz, bet varbūt, ka šo vārdu tev kāds jau ir pieminējis. Un tāpēc šodien es vēlos izskaidrot tieši šī vārda būtību. Šis vārds ir inovatīvs, un šis nosaukums ir uzņēmuma nosaukums. Uzņēmums ir Austrijas uzņēmums SWOP, kas ražo inovatīvu produktu, zaļi domājošu cilvēku produktu. Produktu, kurš ikdienā paņems mums daudz iespēju, parādīs iespēju, kādā veidā mēs varam atbrīvoties no tik nepatīkamas procedūras kā gludināšanas, jo es domāju, ka katram no jums ir bijis kādreiz šāds brīdis, kad vai nu ir jāsteidzās, vai arī šie veļas kalni ir tik lieli, kad vienkārši rokas pat nolaižās. Un tāpēc SWOP, protams, neaizstāja pilnībā gludekli, bet SWOP jums aizstās iespēju otru reizi neņemt gludekli rokā tad, kad jūs izņemat savas maiciņas no skapja, vai tad, kad jūs izņemat savas maiciņas no kofera, no ceļojuma, vai varbūt patiešām, ka šī maiciņa vienkārši ir nomesta atnākot no darba, un no rīta, kad jums ir jādodas atkal uz darbu, viņa tomēr ir saburzījusies. SWOP ir brīnišķīgs līdzeklis, inovatīvs līdzeklis, kurš palīdz katram no mums. Šeit tu redzi lapu, kurā var uzzināt vairāk informācijas, bet tagad es tev pastāstīšu par pašu produktu. Produkts ir izsmidzināms sprejs, kuru izsmidzina uz jebkura auduma, dabīga materiāla, sintētika var būt 30–40%, un šis sprejs palīdz izlīdzināt drēbes. Pirmais jautājums, ko cilvēki mums uzdod, jo patiešām tā ir pilnīgi jauna ideja, cilvēki ar ko tādu nav saskārušies. Vai uz auduma nepaliks pleķi? Nē, nepaliks. Šim sprejam ir patīkama svaiga smarža. Šis sprejs dos drīzāk patīkamu sajūtu un baudījumu katram no mums, kas viņu lietos. Ļoti bieži ir tā, kad audumi, kurus mēs izņemam no veļas mašīnas, viņi nemaz tik ļoti nav saburzījušies. Tad patiešām mēs varam izlīdzēties tikai ar šo te spreju. Bet ja gadījumā patiešām mums ir tādas cimperlīgas lietas, kā dārgas žaketes gan sieviešu, gan arī vīriešu uzvalki. Protams, tagad mums piedāvā dažādas gludināmās sistēmas, bet nevienmēr gludināmā sistēma mums ir par rokai. Un šeit es tomēr gribu likt uzsvaru. Ja jau mēs savu ādu kopjam ar dabīgiem līdzekļiem, ja mēs ādas apavus kopjam ar dabīgiem līdzekļiem, tad iedomājamies, kā cieš mūsu drēbes, ja mēs viņas nemitīgi gludinām vai tvaicējam. Protams, kad šis produkts nāks palīgā, šim produktam ir nākotne, un šis produkts katrā mājā, katrā sievietes un vīriešu saimniecībā būs par rokai. Un tāpēc, lūk, tad, kad ir uzvalks nedaudz ieburzījies, mums šis produkts ir par rokai, un mēs viņu uzsmidzinām uz auduma, un audums mums izlīdzinās. Un tādā veidā mēs patiešām ietaupam gan laiku, gan elektroenerģiju. Nu, vēl dažas idejas. Kā minēju, piemēram, kreklus. Ja mēs gludinam ar parasto gludekli vīriešu kreklus, to tikai sieviete zina, cik tas ir sarežģīti. Mums ir jāmeklē papildus vēl rociņa, lai mēs uzliktu roku, lai mēs plecu daļā perfekti varētu izgludināt. Tur patiešām šajās cimperlīgajās mazajās vietiņās, gan pie kabatām, gan pie apkaklītes, gan varbūt arī pie roku manšetēm, patiešām sprejs SWOP būs pirmais līdzeklis, kas mums ietaupīs laiku uz vairākām minūtēm, kur mēs ar gludekli mokamies un nevaram vien nonākt pie rezultāta. Tāpat arī daudz cilvēki rīko pasākumus, un tad modē ir šīs linu albes, linu priekšauti. Nu kā tad? Protams, ka tie ir skaistais laulību laiks, kad no tā
mēs nekur neizbēgsim. Un tad, protams, svops būs vedēja mātei kā interesanta, inovatīva ideja, ar kuru paspēlēties gan jaunajam vīram uzdodot vieglāku darbu, nevis ar gludekli gludināt, varbūt kā kādreiz ir spēles, vai arī patiešām tad, kad šī aube un šis priekšauts ir jāņem vedēja mātei no kastes ārā, tad viņa paņems spreju un nebūs jāmeklē gludeklis, jo redzat, cik briesmīgi izskatās, ja šādu te saburzītu priekšautu un saburzītu aubi mēs liksim jaunai sievai galvā. Tad tāda dzīve arī visa būs paburzīta. Izmantojam spreju. Tā ir inovatīva dāvana. Pats sprejs arī inovatīvi jums kalpos tādā ziņā, kad ļoti bieži mums nākas savus bērnus sūtīt deju pulciņos. Tie visi ir dabīgi kostīmi. Tur visur ir plati svārki, kur ir grūti tikt klāt. Puišiem, ja dejo modernajās dejās, tie ir šie te ancuki, baltās blūzes, linu kreklies esmu likusi kā piemēru. Un kur tad vēl, protams, mūsu daļās izšuvējas, jūs redzat linu somiņas, dažādi linu izstrādājumi, kas latviešiem ir ļoti populāri, bet viņus pēc tam, kad mēs viņus izmazgājam, kad mēs viņus kopjam, mums ar gludekli ir ļoti grūti viņus uzturēt kārtībā, jo viņš uz pusi ir zaudējis izskatu. To mēs pirmo reizi saņemot šo produktu paši izbaudījām, gludinot, pat neizgludinās tik perfekti kā ar šo te spreju, kad uzsmidzina viņu uz tādām vietām, kur gludeklis netiek klāt. Ņemam, izmantojam šo iespēju. Paskatieties tālāk video, kur es jau parādu to dabā, kā es izsmidzinu. Protams, es to daru ātri, bet paskaties, pievērs uzmanību vienai pusītei, uz kuras es izsmidzināju spreju, kā tur jau šī te blūze man izlīdzinājās, un cik ātri tas viss notiek, un patiešām šis produkts ir ar daudzsološu nākotni. Dod šo reklāmu tālāk, pasūti pats, protams, nedaudz varbūt vajadzēs pagaidīt, bet tu jau redzēsi šo te brīnišķīgo inovatīvo dāvanu. Paliec kopā ar mums, seko mums līdzi, mēs esam Latvijas komanda SWOP. Mums ir izveidotas pirmās lapas, darbojās arī internet veikals. Paliec kopā ar mums, noskaties video, un tālāk jau apakšā būs iespējams arī kaut kur sūtīt un uzzināt vairāk informāciju. Nebaidies, sūti. Tev obligāti jāpērk, viņš uzreiz nebūs, bet tu uzzināsi daudz jauna un interesanta. Laipni aicināti šajā mājaslapā. Tu esi atradis īsto vietu un pareizo laiku. Es esmu Ilona Petersone, un šobrīd mēs strādājam pie jauna projekta. Ko cilvēki parasti meklē tad, kad uzsāk uzņēmēju darbību? Pats svarīgākais ir inovatīva ideja, pieprasīts produkts, lai būtu, un droši vien pats galvenais, lai šis produkts nestu arī peļņu. Un tieši tāpēc es šobrīd gribu noprezentēt produktu, kas ir gan inovatīvs, gan pieprasīts, gan arī tāds, kas nākotnē nesīs daudziem peļņu. Bet ne tikai peļņu, bet atvieglos arī dzīvi. Šis produkts aizvieto gludekli. Un tāpēc šo produktu nākotnē lietos katrā mājasaimniecībā, no maza cilvēka līdz lielam. Un tagad man būtu pats īstākais brīdis noprezentēt, kā viņu lietot. Šobrīd es arī esmu atnākuši šeit, man tūdien būs tikšanās, un nevienmēr mēs izskatāmies tik perfekti, kā gribētos. Un tāpēc es nodemonstrēšu ātri uz sevi. Pieceļoties un paskatoties, protams, var redzēt, ka man nedaudz šī blūza ir saburzīta. Paņemšu varbūt, lai būtu uzskatāmāk, tagad ir pavisam skaidri redzams, kad man ir pavisam tajā labākajā izskatā. Šo spreju mēs vienkārši nedaudz sakratam, uzpūšam, izsmidzinam uz apģērba. Un mēs jau redzam, kad jau apģērba gabals iztaisnojās. Un šādā te veidā mēs paņemam nedaudz ar rokām izlīdzinām, un mums ir jānogaida minūtes 5-10, un viss ir līdzens. Bet, protams, ja es arī iešu uz tikšanos, tad es jau izskatīšos perfekti, un man būs izlīdzējis sprejs.
Tātad šis sprejs vienmēr ir manā automašīnā, šis sprejs vienmēr ir manā somiņā, šis sprejs man vienmēr ir par rokai, tad, kad es eju uz biznesa tikšanos. Šis sprejs arī ir ideāla biznesa dāvana, un šo spreju, kā es teicu, mēs droši varam atstāt mājās, lai bērni lieto, lai bērni paši sakop savu apģērbu, it īpaši tad, kad viņiem ir kaut kur jādodas un vecāki nav par rokai. Uz tikšanos lasi tālāk, skaties visu informāciju, pasūti un sāksim strādāt. Tev ir iespēja uzsākt daudzsološu biznesu. Ar tevi kopā bija Inga un Petersone. Informācijai spied zemāk redzamajās ailītē, ieraksti savu vārdu, nosūti informāciju, mēs tev atbildēsim, sazināsimies. Uz tikšanos!